Labdien! Šodien pie mums ciemos ir ļoti zināms Latvijā cilvēks, proti Kristaps Zutis. Sveiks, Kristap! Čau! 2024. gads nesen ir iestājies. Kāda ir tava mērķi šim gadam? Personīgajā dzīvē vai sportā, vai kur galvenais mērķis un plāns šogad ir uzlikt māju savā zemes pleķītī starp paradīzi un zemi tur pie meža malas. Tas ir vienīgais un galvenais plāns. Izrietot no tā galvenā plāna, tad ir viss pārējais pakārtots, droši vien tā varētu teikt. Man ir ļoti interesants jautājums. Izejot no tās informācijas, kas ir pieejama tavos sociālos tīklos, kas īsti ir Kristaps Zutis? Blogers, sportists vai abi? Šodien, ka vairāk abi. Tādu 100% pilnvērtīgu sportistu es jau nevaru saukt, jo man nav tādu globālu mērogu sasniegumu, lai es sev sauktu par atlētu. Blogers man ir vairāk sasniegumu nekā sportā, bet es esmu blogers, kurš trenējās, droši vien tā būtu vispareizāk teikt. Vai konkrēti tev ir iespējams nopelnīt ar sociālo tīklu palīdzību? Noteikti kaut kādā mērā kaut kam ir iespējams nopelnīt ar sociāliem tīkliem. Man tas nav galvenais, primārais vai vienīgais iztikas avots. Jā, man tur kaut kādi kapeki ir, bet man sociālie tīkli nav kā biznesa tools, ja, kā galvenais mans ienākuma avots, vai mēs nebūvējam tos sociālos tīklus neesmu būvējis ar tādu mērķi, lai viņi kļūtu par manu darbu. Skaidrs, ka šobrīd sociālie tīkli ir daļa no mana darba, daļa no manas ikdienas. Es to daru gan diezgan tādā lielā freestylā un neiespringstot ne par ko, izņemot tās tiešraides, kas ir YouTube un Twitchā, kur man ir līguma attiecības par to, tas man ir darbs. Un jā, īstenībā, tāpēc tas arī podkastus filmēt, ja tas arī ir darbs. Es tev sadirsu, īstenībā, jā, tas ir mans darbs. Lai kā man gribētos teikt, ka ne, bet tas ir mans darbs. Un no tā ir izriet, ka foršākā atpūta ir tad, kad tu vari maukt bez telefona, piemēram, spēlēt hokeju, vai mans otrs darbs trenēties boksā. Boksa ringā tu neatbildēsi uz Instagram ziņām vai nerunās pa telefonu. Varbūt tās otras nodarbošanās, viena nodarbošanās no otras ir tik krasi atšķirīgas. Tu pieminēji tieši šīs līgumiskās saistības saistībā ar šiem strīmiem, tiešraidēm Twitchā un YouTube'ā. Man ir jautājums, kā tieši noslēdzot šo līgumu, kā mainās šī cena, ko tu prasi par reklāmu? Vai varbūt to pat nedara tu, varbūt, ja tev ir menedžers? Mums ir kaut kāda standarta cenas, jā, tas ir viens, bet man atšķirība laikam no citiem blogeriem un tādi, es nedziņus nereklamēju, un man tās lietas, kuras es publicēju savos sociālajos tīklos, man vienreiz tikai apčakarēju uz reklāmu ļoti sen, un kopš tā laika es ļoti pats skrupulozi izvērtēju, kādu produktu es izvietoju savos sociālajos tīklos un kādu nē. Bieži vien man ir tā, ka man ir uzdevuši jautājumu cilvēku, ko es kopā strādāju. Viņi saka, kā tā tev produkts A samaksā, tur summu X par reklāmu, ja tu viņiem ieliec tikai to, kas ir atrunāts līgumā, savukārt produkts B tev vienkārši atsūtīja, palūdzu, lai tu ieliec storiju, un tu jau nedēļu par to runā savos sociālajos tīklos. Tā varbūt mana atšķirība starp lielāko daļu influenceru, tā saucamo, vai kā tur latviski viņus pareizi nosaukt, kad viņi droši vien reklamē pilnībā visu, un tā es izvēlos, ko es reklamēju, un attiecīgi, ja man tas produkts nepatīk, tad es pasaku tādu cenu, ka viņš iet kaut kur citur. Nedaudz par otru tavu nodarbošanās pusi, proti par sportu. Ja sportu salīdzina, proti MMA un boksu salīdzina pret sociāliem tīkliem, kur tu spēj vairāk nopelnīt? Es teikšu godīgi, manā dzīvē viņi abi ir saistīti. Man nereti tieši konkrēts atalgojums
Mēs varam minēt spilgtu piemēru Tukuma milzu cīņas, kur es kaujos absolūti bez atlīdzības. Cīnos, kaujos, boksēju, MMA, bet es zinu, ka tam pasākumam būs liels mediju coverage. Ja, Jānis Eseks ir man ļoti labs draugs, un viņš man ir atbalstījis vienmēr, viņš man ir MMA menedžers par MMA cīņām. Un es tad zinu, kad būs tas mēdīja rezons, un tad, attiecīgi, es to naudu pārdodu to reklāmu par tā sagatavošanās posmā vai tā cīņas laikā. Tā es dabūju to honorāru, kas man ir, ko es iztērēju gatavoties. Ja man tu saki, vai es esmu baigā plusā no cīņām vai no nulļiem, tad tā nav. Tas ir, lai tu varētu, nevienmēr pietiek ar to, lai nopelnītu, tikai lai sagatavotos. Ja? Tu saproti, kad tas, ko es daru publiskajā telpā, tas ir tas reklāmas, ir jāpārdod, vai tu vari trenēties tajā laika posmā, kad tev ir nevis strādāt, piemēram. Ja? Jo es, ja es gatavojos cīņām, man ir treniņi 11 reizes nedēļā, tur baigi daudz darbam laika nepaliek. Tāpēc tā plānošana gan finansiāli saistīta, ja es mazāk saņemu, vai Tukuma gadījumā es kaujos bez atlīdzības, tad es zinu, ka man sagatavošanās posmā ir jāstrādā, tad tie treniņi tiek saplānoti pakārtot tam cīņai, kurai es zinu, ka man būs liels honorārs, tad es sakārtoju savus treniņus tā, kad viņi ir tikai koncentrējos tikai un vienīgi cīņai. Ja mēs salīdzinām tieši šīs disciplīnas divas, MMA un boks, kas tev patīk labāk? Zini kā, es tagad esmu pašā pēdējā posmā pirms cīņas. Man nepatīk nekas. Neviens treniņš. Šobrīd ir šodien, trešdien beidzās smagie treniņi. Ja, es vēl neesmu, camps ir bijis smags, mentāli, fiziski. Un ja tu man prāc šobrīd, tad droši vien neviens, bet vispār boksā es sev esmu droši vien izsmēlis tādā plašākā mērogā skatāmies visu, ko es tur varēju, es esmu izdarījis. Es nesaku, ka es izdarīšu vairāk MMA, bet MMA es esmu tagad uz pirmā pakāpiena. Ja es tur boksā, es tur tiku līdz otrajam, varbūt līdz trešajam. Ja, tad MMA mans mērķis varētu būt līdzīgs, pielikt kaut kādas lietas, kas man ir nepieciešams priekš tā sporta veidu un pastartēt, pacīnīties. Un tad jau skatīties, kā tas viss notiks, tādu baigi ilgtermiņu plānu par sportu un par startēšanu sportā man, godīgi sakot, nav. Es tā kā aizītu smiglā, ļaušu, lai upi man nes un skatīšos pēc apstākļiem, kas kā būs. Ir man tur tuvākie 2-3 mēneši saplānot, ko un kā es darīšu, un tad jau dzīvosim, redzēsim. Man pašam šobrīd, protams, kad es MMA esmu zemākā līmenī nekā boksā pavisam noteikti, un tad man ir interesanti trenēties, augt un attīstīties, tieši pilnveidot savas prasmes parterā un darbam ar kājām. Tieši runājot par honorāru, tavā karjerā, tu vari, protams, neatbildēt, ja saprotu, tā ir privāta informācija, bet tavā karjerā lielākais honorārs, kur tev ir bijis un cik? Man ir tā cena, ko es parasti saku, neatkarīgi no savu rekordu. Man tā cena, es domāju, kad bija diezgan augsta. Es pa vairākām cīņām viņus saņēmu. Ja. Precīzi es nedrīkstu atklāt dēļ kontrakta, jo ar organizācijām ir līgums, kurš nedrīkst runāt par summām. Bet, katrs no cīņām es uztaisīju tādu mazu biznesiņu. Viens vēl šobrīd strādā, viens bankrotēja, bet pietika mazam biznesam. Tieši no sportiskā viedokļa tev noteikti arī būs kaut kādi novērojumi un viedokļi saistībā ar manu nākamo jautājumu. Kā palīdzēt attīstīties tieši Latvijā šiem te diviem sportiem, boksam un MMA? Saprot, boks, MMA, tur atkal zem tā boks un MMA ir vairākas disciplīnas. Amatieru boks, profesionālais boks, amatieru MMA, profesionālais MMA. Tagad Latvijā nāk iekšā arī tāds pop MMA. Tāpēc tur ir baigi daudz dažādas lietas, ja mēs runājam tieši konkrēti par boksu. Valstiskā līmenī, ja mēs runājam, tad ir visi tie reseni vēderainie gandoni, kas sēž pie tā galda
Izglītības un zinātnes ministrijā, Olimpiskajā komitejā tur vēl ir palikuši arī, bet jau mainās. Un federāciju vadībā, ka tos visus vēlnus, atvainojos par leksiku, nahu izmetīs ārā. Un liks cilvēkus, kuriem rūp tā federācija, rūp tas sporta veids. Es pat šobrīd nerunātu par to, kā tiek sadalīts tas kumos, kas mums ir. Ja? Nu, tas tur ir sagalīgā, ja orientēšanās federācijai šodien lasīja 223 000. Fucking orientēšanās federācijai. Gadā budžets. Nu, bļāviens. Kā? Cik labi un cik lielam spēcīgam lobbyam jābūt, lai valstī ar vienā no labāk apmaksātajām federācijām būtu orientēšanās, un tur vēl pietrūk šahs, nambreti un es nezinu, kas vēl. Tāpēc, tajā līmenī tur vispār viss ir ļoti lielā dirsā. Ja mēs runājam par federāciju vadībām, tad manā redzējumā ir mums federācijas ar labiem piemēriem. Piemēram, Kamaniņu federācijas vadītājs Vasks, Cīņas federācijas vadītājs Zvirguls. Manā uztverē viņi savās federācijās ir īstajā vietā. Tas, ka viņi dabū vairāk varbūt nekā manā uztverē pienāktos tur tam un tam, tas ir cits jautājums. Bet ir jāsāk droši vien pirmkārt ar treneriem. Tur arī mums ir problēmas un ar viņu verificēšanu vai atzīšanu. Ja? Tas ir arī nepareizi sekretāri, kurie uznāk pusmūža krīzi, 3 mēnešus pastaigā uz fitnesa kursiem un tad fitnesā iespīlē savu dirsu, iespīlē tos legingos un stāsta citām, kā ir jādzīvo. Tas nav pareizi. Tajā pašā laikā cilvēks, kurš ir uzvarējis, piemēram, kickboks pasaules čempionātu, nedrīkst trenēt citus. Tur ir jāmaina, tad nākamais federāciju vadītājiem vajadzētu būt tādiem kā Vasks, kā Zvirbuls, kuri cīnās par savām federācijām, par saviem sporta veidiem un attīsta to sportu. Nevis attīsta sevi vai savu biznesu. Un tad jau tālāk mēs varam skatīties, kā to kāpustu dalīt un skatīties, cik sportisti uz Latviju atbrauks, ja mēs uztaisīsim pasaules čempionātu posmu orientēšanās sporta veidā pa 224 000 vai cik atbrauks, ja mēs, piemēram, es nezinu, iedosim kaut vai vēl 50 kannas tam Elbakienam, lai viņš uztaisa tādu superīgu 3x3 turnīru. Ja? Es domāju, ka pa 50 štukām Elbakiens varētu labus čaļus atvest, vai, piemēram, tajā pašā kaut vai Sūdija futbolā 3-3. Man vienkārši, tieši tāpēc es par to tik daudz runāju šodien pirms braukšanas pie tevis, es vien izlasīju to sadalījumu. Man nav skaidrs, kāpēc. Tas, ka tur cilvēki svaigā gaisā skrādīs, un tad, ja man iedotu 200 000 un teikt, ka man ir jāattīst orientēšanos sporta veids, tad es nopirktu visiem botus, izdalīt viņiem pret līgumiem, ka viņi noskries ar tām botām gada laikā, un tad es tiešām padarītu to nāciju veselīgu. Bet pirmā reize, kad es dzirdēju par orientēšanās federāciju, bija šodien izlasot, ka viņi ir 11 atbalstītāko federāciju sarakstā. Viņi saņem 220 000. Tas ir problēmas jau pilnīgi visos tajos attīstības līmeņos. Ir līmeņi, kur mēs redzam uzlabojumus. Ir līmeņi, kur tie nav vēl. Es ceru uz gaišāku dienu, uz gaišāku rītdienu, kad modīsies mūsu svabadais gars un mēs liksim savas ambīcijas pēc, tur valstiskām, sportiskām, kaut vai trenerim komandas ambīcijām. Ja? Bērnu sportās bieži pamanīs. Atejam no sporta, atejam no blogeru visām šīm te lietām. Sabiedrībā pastāv tāds uzskats, ka mums ir ļoti daudz problemātika visdažādākajos aspektos un nozarēs. Kā tu uzskati, vai mums Latvijā ir kaut kādas problēmas? Nevar nebūt problēmas. Mēs esam 33-gadīga nācija. Man ir Padomju Savienības dzimšanas apliecība. Es esmu dzimis 90. gada 21. maijā. Mans tētis vēl barikādēs stāvēja. Skaidrs, ka mums ir daudzas lietas jāmaina. Mums galvenais, kas mums ir jāmaina, tas, kā mēs labojam savus kļūdus. Tas, kā mēs
pirmkārt ir jāsāk ar to, ka galvenais ir jāmaina tas, kā mēs labojam savus kļūdas. Mums, latviešiem, nekad nepatīk būt vainīgiem, un ja pat mēs esam vainīgi, mēs neprotam atzīt savas lietas. Un kamēr mums neklauvē pie durvīm ar automātu, tikmēr arī mēs tādu baigo drosmi un patriotismu nemēdzam un nevaram izrādīt. Bet skaidrs, ka mēs 60 gadus Padomju Savienības laikā tikām spundēti virtuvēs, kur mēs tikai drīkstējām runāt, ko mēs domājam, vai dzīt uz kapiem, kur mēs varējām izrunāt savus sāpes. Un tā, un kad latviešu tā mentalitāte ir tāda, kāda viņi ir, bet tieši tāpēc es ceru, ka varbūt kādam ar savu piemēru, ar savu attieksmi, parādīt, ka tas patriotisms nav nacisms, ka tas patriotisms nav ienīst visu citu, bet ka patriotisms savā zemē ir turēt to latvieti, latvisko un Latviju tomēr pāri visam, vismaz šeit. Jo mēs neesam tik daudz, lai mēs integrētu kā Šveicē 7 valsts valodas. Mums ir jāaizstāv savus tautas tērps, mums ir jāaizstāv sāksim ar savu pilsētu, ar savu novadu, ar Kurzem, Vidzem, Zemgalu vai Latgalu, un tad ar valsti, un tad ar Baltiju, un tad jau Eiropas vērtības. Ja? Mums ir jāsāk ar sevi, un tad mēs varam cilāt un atsevišķās dienās izkārt citas krāsas karogus, teiksim tā. Es šobrīd nerunāju par Ukrainu, es vairāk par politiskām lietām, un tā, ja mēs pats es to pateicu, ja mēs runājam par Ukrainu, tad man nostāja šobrīd, ka mēs ar viņiem esam absolūti vienoti. Viņi ir mūsu brāļi, un mēs ar viņiem esam kopā cīņā pret ļaunumu. Tas, lai būtu skaidrs, ka es nerunāju par Ukrainas karogu tajā momentā. Tieši atsaucoties uz to, ko tu tikko teici, vai tu neesi domājis iet politikā? Tev ir atpazīstamība liela? Es esmu ne tikai domājis, man ir bijuši piedāvājumi iet politikā, bet, saprotu, politikā nevajag zuti. Politikā vajag virsālīdējus, politikā vajag meļus, politikā vajag vēlmus, kas nekad neatzīs savus kļūdas, savus problēmas. Līdz ar to, ja tu neatzīsti savu kļūdu un savu problēmu, tev viņi nav jārisina. Es savus kļūdas atzīstu, es kļūdos daudz, esmu kļūdījies daudz un droši vien visticamāk, ka kļūdīšos vēl. Un tieši tāpēc man tur apēst vienā setā, jo es zinu vismaz 2 meitenes, kurām ir video interesanti ar mani kopā, tāpēc man politikā kompromātu. Es brīnos, ka Gobzemā vēl kāds kaut ko nebija aizsūtījis nopietni. Tāpēc biju vīlies patiesībā. Tāpēc man politikā nav ko ķert, man tur izmetīs ārā. Tas ir viens iemesls. Ja? Zināmā mērā man tas būtu vienalga, varētu iet mēģināt. Otrs ir tas, es šobrīd neredzu tādu politisko spēku, kurš varētu kaut vai stūrakmeņus manām interesēm un manai nostājai atbalstīt. Tad ja mēs runājam, tad kādi tie ir? Tas ir latviešu Latvijā, latviešu valoda Latvijā. Tas varētu būt kaut kur pielīdzināms, varbūt ne tik traki, bet kaut kas tuvu Lilijānai Langas attieksmei. Nākamā pretruna daudziem politiskajiem spēkiem, lai arī cik es būtu konservatīvs un nācis no Sabils, es tomēr uzskatu, ka 2 cilvēkiem, kuri mīl viens otru, ir tiesības reģistrēt savus attiecības juridiski. Citi jautājumi par skolām, par visu to, tur atkal es esmu konservatīvs, bet ja mēs runājam tieši par to reģistrāciju, tad kaut vai no tā paša viedokļa, ja mēs tiem 2 cilvēkiem, kuri dzīvo kopā, kur visi dzīvos kopā un kaut kad viens no viņiem noliks karot, ja kaut kā viņiem dzīvokli sadalīt, tikai no tā aspekta, un ja viņi to nevar izdarīt, un viņiem tas nav tas Latvijas likumdošanā nav vienkārši izdarāms, tad arī viņiem vairāk rodas tā vēlme iet ielās un ārdīties par to, ka viņi tiek, ja mēs viņiem, adekvātas lietas, nevis bērniem griezt nost pincīt, ja, bet cilvēkiem tiešām reģistrēt savu mīlestību, savas attiecības ļauj, tad atkal tā ir otrā lieta, trešā lieta ir marihuānas legalizācija. Es uzskatu, ka marihuāna ir jālegalizē.
Un tajā jomā mēs atpaliekam no ļoti daudzām valstīm, un mums par marihuānu vēl cilvēki sēž cietumā un sēdienas cietumā, ka tā ir tāda ļoti neskārtota joma un ka tam noteikti ir jāpieķerās. Nu, un ceturtā būtu par dzīvnieku aizsardzību un par tiem, kuri paši par sevi nevar parūpēties. Kad no tiem politiskiem spēkiem, kas šobrīd ir politikā, viņi visi ir vēlni manās acīs. Jo, ja tu dzīvnieki var pieļaut to, ka bērnu invalīdu kopēji pabalsts šogad palielināja par 100 eiro, ir 400 eiro uz mēnesi, nu tad man dzīvnieki šakāli mēsels ar tevi pie viena galda nav ko sēdēt. Es vispār, atgriežoties pie tā, ka mēs runājam par naudas sadalu, es uzskatu, ka kamēr mēs neesam parūpējušies par tiem, kur paši absolūti par sevi nevar parūpēties. Bērni invalīdi par sevi nevar parūpēties nekādā raskladā vispār. Ja tur ir 10,000 apmēram tādu bērnu Latvijā, viņiem, tu matemātika labi zini, saprot, cik maz tur vajadzētu, lai palielinātu viņu pensijas pabalstus. Un tāpēc, par cik tie visi cilvēki, kas tur ir, to pieļauj šobrīd, tad attiecīgi nav tāda politiskā spēka, ar kuras būtu gatavs sēdēt pie viena galda ar šādiem noteikumiem. Man sirdsapziņa viņu to neļauj. Plus vēl, protams, tas milzīgais kompromāts, kas ir pieejams par maniem sociālajiem tīklos un visur pārējie, kas arī droši vien pavisam noteikti nenāktu par labu jebkādai politiskai karjerai. Pirmspēdējais jautājums, tāds nedaudz provokatīvs, bet es ar tādu humoru vēlos tev to pajautāt. Tu blato? Un kāpēc? Jā. Kāpēc? Es varu. Es to prasu tādā kontekstā, jo es sekoju tev TikTokā un es redzu bieži vien, tu tā kā atbildi uz komentāriem. Tad es pastāstīšu, kāpēc ir tāda atbildi, kāpēc ir tā blatošana. Es nāku no vietas, kur mums mācīja un teica, ka tu nevari, nevis nevar, bet tev nevajadzētu visiem klanīties, visiem dot ceļu un uzņemt sūdus. Ja tu met man ar sūdiem, es to metu atpakaļ. Tas ir tas, kāpēc es to atbildu. Tālāk atkal no to izriet man algoritmu, TikTokā un audiences un augšana un sekotāji. Man ir labi humori izjūt, atzīst, man punchline ir diezgan fantastiski tur. Un tam ir vairāk iemeslu, bet galvenais un primārais, kāpēc? Tāpēc, ka es neesmu pieci, tu pa manī metas sūdi un tu reiķinies, ka to metīšu apakaļ. Un jūs neredzat, jūs neredzat tos visus komentārus, ko es ikdienā izlasu. Tad viens izvēles kārtībā, jo viņi grib būt slaveni, ja viņi tā raksta, tad vienam es atbildu un vienu es žargonā, teiksim tā, nočmurīju līdz pēdējiem. Man tas ir tā kā sports, tā kā sparings. Es viņam tikmēr atbildu, kamēr viņš sevi prātā izdzēš, nobloķē vai pazūd vai ko. Ja viņam, bieži vien viņiem nav nekādas bildes, tad es tur vienkārši piedaros un tad viņi tālāk neko. Bet man tas nav tā, ka tas mani aizskar kaut kā no sirds dziļumos. Man tas ir tāds, skolā mēs arī dirsāmies visu laiku viens ar otru. Tā kā es esmu pieredzis, mums visu laiku jābūt gatavam, tev kāds kaut ko pasaka, tev jāatbild. Bet visā visumā, es neesmu pieredzis, ka es neesmu Jēzus Kristus, negriezīšu otru vaigu, un es arī neesmu Kārlis Ulmans, kurš paliks savā vietā un prasīs jums palikt savā vietā. Es iešu atpakaļ, došu pretī, mums sabilie atpakaļ gaita ir tikai Bambi, un tādu principu es arī dzīvoju, un baigi savādāk es arī neplānoju pagaidām. Nobeigums. Pēdējais jautājums. Varbūt ir kaut kas, ko tu vēlies pajautāt man? Es tikko biju treniņā, man tur bija filmēšanas. Es tā noguris pajautāt tev, ko tu domā par marihuānas legalizāciju un kāpēc? Vai tiešām Latvijā ir tik spēcīgs farmācijas lobijs, kad mēs nevaram sakārtot šo sfēru? Par marihuānas legalizāciju es teikšu tā, pilnīgi noteikti ir kaut kāda lobija ietekme, kuru mēs īsti nezinām, kas viņu veido. Un kādi ir tie iemesli, kādēļ ir kaut kāda šeit, sliekšņi uzlikti kaut kādai pašai marihuānai. Bet par marihuānu, ko es noteikti zinu, ir tas, ka marihuāna mazos daudzumos, es, protams, nezinu, cik ir tas mazais daudzums, bet viņa ir veselīga. Un vajadzētu manā skatījumā ieviešot, ja, piemēram, mums būtu legalizēta marihuānas lietošana, tad vajadzētu kaut kā noteikt kaut kādu šo te daudzumu, jeb limitu, cik
ir šīs brīvās preces aprite atļauta, lai nebūtu varbūt tās kaut kādu, pat tomēr skaitās kaut kādā ziņā psihotropā viela, kas var ietekmēt cilvēku. Tieši tāpēc vajadzētu kontrolēt šīs preces aprites daudzumu. Viņa mazos apjomos ir veselīga, bet, lai viņa kļūtu dzīvībai bīstama, respektīvi neveselīga, vienā minūtē tev ir jāizpīpē 850 kg. Tikai tad tu vari nomirt no tā. Tas ir tas daudzums ar THC, kas tev ir jāuzņem vienā minūtē, lai tu noliktu karoti. Un tagad iedomājies, cik tev ir 850 kg. Tu redzi to apjomu. Cik tev ir jāizdzer šņabs, lai tu nomirtu. Cik tev ir jāpēd aspirīnu, lai tu nomirtu. Cik tev ir, vienalga cukurs kilogramu jāpēd, lai tu nomirtu. Un cik mazos apjomos cukurs ir veselīgs un kam? Un cik mazos apjomos marihuāna ir veselīga un kam? Tas ir tāds, man vienkārši manā galvā tas neliekās kopā. Protams, tur ir tādi blakus efekti, cilvēki paliek slinki un tas viss ir jāregulē. Un tāda, manuprāt, mūsu tautsaimniecībai, mūsu lauksaimniecībai šobrīd rūpnieciski vai kādā citā veidā sākt ražot marihuānu, jo viņu, tur ir atkal, no viņas var uztaisīt vienkāršāk, mazāk papīru, mazāk vietas aizņem pasaulē. Viņi var izmantot kā kurināmo, viņi var izmantot būvniecībā, viņi var izmantot drēbes taisīt labāk nekā līdz. Latvijā savukārt pirms 3 vai 4 gadiem Tromē viss skaņeps nopļāva policiju un aiziet prom tur vēl bez tabūmī. Mēs dzīvojam akmens laikmetā, bet pielīdzinām sevi dzimuma attiecībās visaugstākām, visattīstītākām Eiropas valstīm. Mēs gribam būt kā viņi, bet tajā pašā laikā mēs nevaram elementāri lietu sakārtot un redzot, cik daudz valstī mums tomēr ir tās problēmas, cik vienkārši to būt. Vēl viens tāds demagoģisks piemērs. Cik tev gadu ir? 21. Tu vēl trāpi zem obligātā militārā dienas, pareizi? Man šķiet, ka nē, jo no 2004. gada, manuprāt, 1. janvāra dzimušos... Ok, pieņemsim, ka tu trāpītu un tev tagad pateikt, tev jāiet tagad dienēt. Tu gribētu iet šodien, rīt pēc mēneša? Es pateikšu tā, tas vīrietim iedotu ļoti daudz, ko, manuprāt, tas ļoti... Mēs nerunāsim tagad par to. Šī brīža situācija ir tāds, kā tu tagad esi. Tev tagad ziņās pasaka, iespējams būs jāiet dienēt. Tu gribētu tagad uzreiz, neanalizējot nekādu kopumu, ne tev, ko tev tas dos kā vīrietim, jo tu tāpat esi pašpietiekams vīrietis 21. gadā. Normāli saģērbties, to jau ir jāmāk mūsdienās vīrietim, pats saprot. Un man tā ideja bija tāda, ja mēs pirms mēs paziņojam par, vai tajā momentā, kad mēs paziņojam par obligāto militāru dienas, čaļi. Šobrīd situācija pasaulē ir tāda, plus lielākā daļa no jums ir mīkstie. Piedod, bet padomā savus klases biedrus un tagad padomā, cik sapratīdē. Ir liels procents. Es negribu nevienu aizvainot. Bet ir. Varbūt tev paveicies un tev apkārt tāda nav, bet es daudz satieku bērnus un ir. Un tajā pašā, likuma paketē, kā viņi mēdz moderni, mēs piedāvāt, bet mēs dekriminalizējam marihuānu. Nevis legalizējam, bet dekriminalizējam. Mēs prasam no jums, jādod pretī. Tas ir normāls attiecības, tā ir miedarbība, jebkurās attiecībās, gan ar valsti, gan ar draudzeni, gan ar mammu, ar visiem, ar draugiem. Tu nevari tikai ņemt nodokļus, ņemt lojalitāti, ko tu negribi īsti dot. Nokavēts autobusus un šūdīgs škodus uz dzelzceļa sliedē. Un orientēšanos federācijā 200 štukas mēnesi negadā. Tāpēc problēma ir daudz un par to var runāt. Un atkal, par stāšanos politikā, par visu ir jāsāk mums pašiem ar sevi. Ja? Es pateicu, kāpēc es neju politikā, bet noteikti daudziem citiem principi nav tik kvadrātaini, viņi nav auguši Sabilas ielās, ja, kur sarkanās drēbēs nevarēja staigāt, jo tas bija cietumā, tā nedrīkst. Nevis varēja, bet tas cipa zigā, pa tev varēja pasmieties dēļ tā, ka tev sarkanas drēbes, jo cietumā stukaļš tādās staigā. Tāda prikola man bija 5. klasē. Bet ir daudz izglītoti, inteliģenti jauni cilvēki, kuriem vajadzētu nebaidīties iet politikā un nebaidīties no savu viedokļu, nebaidīties būt nedaudz nacionāliem, ne kaut kādā fanātismā. Un tad mūsu Latvija, mūsu valsts, mūsu zeme arī paliks labāk. Ja mēs esam jauna sabiedrība. Pašā nobeigumā tad no mūsu ģenerāla sponsora, Kafijas bankas lielākā grauzdētāvā Latvijā,
Svaigi grauzdētas kafijas pupiņas, tas ir tev droši. Ja patīk, ja ir interesi, ieej viņa mājaslapā kafijasbanka.lv, izvēlies sev produktu, kas tev visvairāk interesē un baudi. Un, paldies tev par sarunu, Kristof. Paldies.